Šā gada 18. februārī Eiropas padome pieņēma lēmumu par līdzekļu pārdali no atveseļošanās fonda par labu Rīgas centrālās stacijas būvdarbu pabeigšanai. Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļu pabeigšanai ir piešķirti 114 miljoni eiro, par kuriem tiks uzlikts jumts, tiks arī pabeigti fasādes darbi, kā arī tiks pabeigtas jaunas pasažieru platformas. Pasažieru platformas būs paaugstinātas tādā līmenī, lai mūsu pasažieri varētu ērti iekāpt esošajos vilcienos. Atveseļošanās fonda līdzekļu pārdale ir labs piemērs, kā veiksmīgi sadarbojoties Satiksmes ministrijai, Finanšu ministrijai un Eiropas komisijai, mums ir iespēja pabeigt iesāktos darbus, turpināt ieguldījumus Rail Baltica infrastruktūrā un nodrošināt, ka mēs tos varam sākt izmantot pēc iespējas ātrāk. Jā, tātad Bereriks jau gaidīja šo vienošanos no marta. Mēs bijām gatavi, mums bija sarunāti gan ražotāji, kas ražos fasādi, jumtu un citas svarīgās inženieru sistēmas. Un no šīs nedēļas, kā jūs redzat, ir gan samontēts torņceltnis, gan dzirdam traktoru uzbūvlaukumā un esam faktiski pildi darba spara, lai pabeigtu plānotos darbus iecerētajos termiņos. Tad mēs uzbūvēsim jumtu, fasādi, iesāksim inženieru sistēmas un apdars darbus tā, lai tie būtu būtiski pabeigti. Šeit izbūvēsim pasažieru infrastruktūru, nojumes, platformas, pieeju šīm platformām tā, lai 2027. gada pirmajā pusē šeit varētu braukt gan vilcieni, gan apkalpot pasažierus. Ir būtiski piebilst, ka labiekārtojumi darbi ir ļoti minimālā apjomā tikai, lai varētu no Emīlijas Beņemiņas ielas ienākt stacijas galvenajā ieejā un šeit no Dzirnavu ielas, lai varētu ienākt uz Timoteja ielas uzejām uz platformām. Protams, ļoti svarīga lieta ir arī cilvēkiem, kam ir iespējams grūtības pārvietoties pa kāpnēm. Tam nolūkam, protams, katrā no šīm ieejām būs arī lifti. Pašlaik mums ir ļoti svarīgi turpināt iesāktos ēkas būvdarbus, tādējādi pēc iespējas ātrāk nodrošinot, ka pasažieru stacija kļūst pieejama pasažieriem, un paralēli mēs turpinam iesāktos dzelzceļa infrastruktūras pārbūves darbus, kas jau tiek finansēti no Eiropas infrastruktūras savienošanas programmas un valsts budžeta. Tādējādi mēs nodrošināsim, ka jau 2027. gada vidū mēs spēsim uzņemt pirmos pasažierus un nodrošināsim, ka stacija kļūst par ērtu un drošu dzelzceļa infrastruktūras mobilitātes punktu.